Mēs izvēlējāmies tēmu par depresiju un nāvi. Specifiskāk par slēpto depresiju, tāpēc, jo lielākā daļa no veida blogzējām ir par nāvi, par depresiju, par bēdām un kādu jādara dzīvot. Un mēs domājam, tas ļoti aktuāli mūsdienu filmiem. Jā, jo daudz ko piedzīvo, un viņš arī mācījās, viņš atšķiet arī līdzīgām grūtībām, kas mums ir, un tādēļ tas mums šķiet aktuāli. Mēs izvēlējāmies dažas dzējas, kuras mēs domājam, kuras parādītu iekšējās jūtas par depresiju, kāda īstenībā ir depresija, un ka cilvēki neizrāda depresiju, bet daži arī izrāda depresiju. Izteic savu viedokli par Veidenbauma dzēju. Veidenbauma dzējas ir ļoti aktuāls mūsdienām, kā arī reprezentē, kāds viņš bija. Es piekrītu, ka viņš ir mūsdienu influencers, un visvairāk tēmas, kas ir atceltas, ir par dzīvi, par dabu un vislāk par depresiju. Un, man liekas, viņam aktuāli ir depresija tieši, jo viņš zināja, ka viņš nomirs un tika pieņēmis, bet arī viņa dzīves laikā arī viņam neveicās baigi labi. Ja viņš bija parādā vairākiem cilvēkiem, un tikai viņš varēja apmaksāt, viņš nebūtu darbs. Viņš gribēja būt juristu, bet tiemžēl nesanāca, tāpēc viņš kļuva par privātu skolotāju mācību darbus. Uz galu mana dzīve iet, drīz sirds jau pukstē trims. Uz paliekamu mājās iet, drīz miesas kapā grims. Es priecājos, ka nāves balss man projām aizsauc jaunu, no pasaules, kur mūžīgs sals, kur dzird un redz tik ļaunu. Nāks ziedodas un puķis plauks, uz kapenēm tās ziedēs, mans miteklis būs kluss un jauks, vairs bēdas man nebiedēs. Kā tu raksturotu Veidenbauma dzējas? Es tās raksturotu kā daudzveidīgas, kādas, kuram var piekrist jebkura vecuma grupa, jo katram tur ir kaut kas, kas viņam patiktu, piemēram, par dabu, par dzeršanu, dažiem, par depresiju, kaut kas, kam kāds var saprasties savu dzēju, kaut ko, kas ir, piemēram, īpaši, viņš vienkārši tāda līdzjūtīga dzēja. Paldies! Kam tik dzīvot, tas lai dzīvo, kam vairs nepatīk, lai mirst, liktenis gribu lēmis brīvo. Viena lode dzīve irst, kad vēl patīk zemes lietas, paliec līksmojies un dej, bet iekš hādas daudz vēl vietas, brauc tad tur, kad raizes vei. Cukurs vien tik garš un maitā, tas šmīl labāk sinepes, laikam tādēļ dzīves gaitā raizes daži labprāt nes, bet kam riebis zemes lietas, tas lai droši projām brauc, jo iekš hādas daudz vēl vietas, kaut ar dzīvotāju daudz. Cik ļoti tu domā, Veidenbauma dzējas ir aktuāls viņam tieši? Man liekas, ka tas ļoti aktuāls, tā kā viņam vispārīgi sarakstīts tikai apmēram 80 dzējoļi, bet kāda tieši liela daļa no viņam ir, piemēram, par depresiju vai par nāvi, un par vispārīgu dzīvi, un kaut kādiem par grūtībām, par kurām iet cauri cilvēki savā dzīves laikā, un man liekas, tas ir ļoti aktuāli tīņiem tieši, kamēr viņi mācās, jo viņiem ir daudz darba, un viņiem ir viens un tas pats katru dienu, un tā kā viņš arī bija studiju dzīvē, un viņš arī mācījās, tāpēc viņš ir apmēram vieni un tie paši. Viens un tās pašas grūtības dzīvē. Kad niknas vētras dzīvē posti draud, kad skumjās dvēseles baiļojas un raud, tad laimes gaišie brīži zūd un mirst, kad cerības, kā rudens lapas birst, tad cilvēks iedomā, cik īsais brīdis ir laiku mūžībā tavs dzīves sprīdis. Kā zemes plaušums zvaigžņu lielos baros, ir mazais puteklītis saules staros, un augstāk celts par iznīcības niekiem, tavs gars būs brīvs no dzīves bēdām priekiem. Vai tu domā, ka mūsdienu jauniešiem Veidenbauma dzēja ir aktuāla? Kāpēc? Es teiktu, ka Veidenbauma dzējas ir ļoti aktuāls mūsdienu tīņiem, jo lielākā daļa Veidenbauma dzējas ir par dzeršanu, kur varētu teikt, ka ļoti daudzi tīņi līdz tam, un arī par depresiju. Ļoti daudziem pusauģiem ir depresija un domā, kāda jāda dzīvē, un arī daudz ir par Dievu, un es zinu, ka ir arī tīņi, kuri tic Dievam un kuri sako Dievam. Paldies kādam. Tumsa un migla pasaules sēdz, mūžīgas rūpes dzīvē tik redz, velties strādāt, veltīgs ir darbs, galā tik zemē grauž tev darbs. Laimības sapņi, blēņas un nieks, nava virs zemes sagaidāms prieks, ciešanas sāpes sirds tikai jūt, nolēdēts liktenis cilvēkam būt. Pēc ideāliem cenšas lieli gari, bet dzīvē ieņemt vietu pirmo. Tos aizkavē, tos nomāc maizes kari, tos nomāc aizspriedumi sirmie. Visām lietām pienāk gals, vēl tu taisīt liels plānus, vēl tu strādāt, nolīst lānus, drīz atskan nāves balss. Vēl tu taisīt liels plānus. Visām lietām pienāk gals. Rauj pie klusas upes māsas meitenes klausīdamās iet. Tas nav pareizais dzējums. Viņš tās mācīja citiem, strādājot par privātu skolotāju. Tu varēsi to pieminēt. Es vienu īsti.
Much Tuberkulozes dēļ. Un diemžēl, papagailis. Un ne. Bija saimniece un dzīvot kūtīs. Viņš bija parādā 36 cilvēkiem, ieskaitot viņu brāli. Viņš ļoti cīnīja Horāciju, no kura Viņš cīnīja Horāciju. Pret mācībām. Mācību. Pret mācības. Teikt 500. Daudz. apmēram 10 valodas. Šīs valodas